Skaistais maiss, skaistais ziedonis un skaistā saulainā svētdiena. Zied peonijas, īrisi un atkal apskatīsim visu šos dabas skaistumus. Daļā laumutīte jau visa ziedos un jau, protams, peonijas. Šīs peonijas korāls saucās, jau sāk ziedēt. Dzeltenā vēl pumpuros. Rododendres zied, tas ir vietējais. Rozes ļoti labi saņēmušās. Lapas spīt un laistās. Paskatieties, kāda vīteņhortenzija pie lapenes. Jā, drīz viņa ziedēs, un tā tur patīk bitēm čalot iekšā. Īrisu laiks. Tie īrisi, kas ir tādi ļoti skaisti, interesanti, vēl nezied. Agrie pārzied. Skatieties, Meijera ceriņš, kā skaisti zied. Bet kāda smarža no viņa? Smalks smulītis. Un īrisi. Dzeltenais īris. Smalkie Sibīrijas īrisi. Un šie īrisi bija izaudzēti no maza tāda maza stādiņa, un jau skatāties, cik daudz viņu ir. Zied agrā peonija. Šogad viņa tīpaši labi zied. Un skatieties, cik ir daudz īrisu. Šie īrisi ir vienkārši. Izņemot, protams, šis baltais agrais, viņš ir ļoti smaržīgs. Un šodien maz drusciņ pietik daļajiem īrisiem un peonijām. Maz drusciņ parunāsim par porcelānu. Nu, un svētdienas rīts sākas ar burvīgo laimu. Senatnīgo laimu tējas servīzi. Do, piena trauks un daļā teikanna. Ļoti patīk teikanna, it sevišķi viņas vāciņš. Un lūk, tādi ļoti skaisti ornamenti. Kas var būt skaistāks un smalkāks par servīzi laimu? Interesantākais ir tas, ka es viņu agrāk nebiju redzējusi, tad, kad bija Rīgas porcelāna rūpnīca, bet satikos ar šo servīzi tikai tagad.
Un pie šīs burvīgās servīzes vēl gribu parādīt grāmatu Porcelāna dzīves stāsti Aija Mūrniece. Šeit ir aprakstīta biogrāfija, bērnības laiks mākslinieces, krievu laiku, vācu laiku izsūtīšanu uz Sibīrijas, uz Sibīriju, atpakaļ Latvijā, autordarbi, tirežētie darbi, dzīve un rūpnīca. Interesanti ir daudz dažādi zīmējumi, fotogrāfijas. Piemēram, kā šī pazīstamā servīze ar ļoti pazīstamu un bieži sastopamu dekolu. Un arī redziet, kā sākuma zīmējums ir parādīts. Vai atceraties šo burvīgo vitu? Jā, šī vita pieder arī mūsu kolekcijai. Arī šī Rīga ar rozītēm ir ļoti, ļoti smalka un skaista. Svētdienas rīts. Šie klusie, skaistie rīti pieder mums. Lai visiem skaista vasara, lai ir saulītes D vitamīna baudīšana, un lai prieks ir par katru nieciņu. Visiem atā, atā, atā.